Sagaidot aktīvās turisma sezonas iesākšanos, 26. aprīlī Vecsalienes Muižas pils telpās Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde Taka rīkoja turisma sezonas atklāšanas pasākumu, lai ar novada turisma uzņēmējiem izrunātu un iepazītu sezonas aktualitātes, kā arī veidotu jaunus sadarbības tīklus. Augšdaugavas novadā jaunā turisma sezonas solās būt aizraujoša. Jau 12. maijā ik viens tiek aicināts piedalīties turisma triatlonā, kurš šogad pirmo reizi norisināsies Višķos. Savukārt 25. maijā Dabas parka Daugavas loki teritorijā norisināsies ikgadējais Vislatvijas ūdens turistu salidojums Lielais Plosts, aicinot doties aizraujošā pārgājienā ar laivām. Šovasar plānota arī tradicionālā Jāņu sagaidīšana Višķu estrādē, kā arī citi interesanti pasākumi. Pirmo reizi Normunda dienas ir plānotas Višķos. Ja? Pareiz pirmajā gadā mēs varbūt neceram uz tik lielu atsaucību kā Imanta dienas, bet kāpēc, lai tas nebūtu neiesāktos par lielu tradīciju. Ja? Par projektiem, kas realizējas novadā, daudz projekti arī ir saistīti ar turismu un arī tagad iesniegti. Par dažiem varbūt runāsim tikai pēc kāda gada otra, ja? Bet šādos semināros mēs arī apspriežam tās iespējas, idejas, un šeit arī izrunājot, arī rodas tās idejas, kuras realizējam varbūt pēc gada, 2, 3. Šīs tikšanās galvenā tēma bija digitālie risinājumi turisma jomā, kas var krietni atvieglot gan paša uzņēmēja ikdienas darbu, gan saziņu ar klientiem. Mēs ar to tēmu nodarbojamies jau vairāk nekā gadu, sakarā ar to, ka piedāvājam uzņēmējiem digitalizēties, ja, ar Eiropas atbalstu, ja, ar grantu atbalstu. Un ļoti liels īpatsvars to pieteikumu, kuri tagad ir mums, ja, ir tieši turisma jomā, jo tas palīdz uzņēmējiem attīstīties un tā kā attīstīt savu biznesu. Piemēram, uztaisīt mājaslapu jūsu piedāvājumu turisma kompānijai vai viesumājai un tā tālāk. Ar mājaslapas palīdzību jūs varat tā kā atvieglot reģistrāciju, piemēram, jā, lai nevajadzētu visu laiku sazvanīties un vēl kaut ko, var uztaisīt attālināti visu, kas ir vajadzīgs, lai nevajadzētu, piemēram, katru reizi braukāt, veikt kaut kādu apmaksu, vēl kaut ko, droši var to visu izdarīt internetā, un tas vienkārši atvieglo biznesu. Un tas kļūst cilvēkam tuvs, tieši tuvs jūsu patērētājiem, ja, un jūsu tā kā pircējiem, kam jums piedāvājat pakalpojumu. Un galvenā doma ir tieši attīstība un mazā, vidējā un, protams, lielā uzņēmēja attīstība. Diemžēl Augšdaugavas novadā interese par digitalizācijas iespējām no turisma uzņēmēju puses pagaidām neesot ļoti liela. Daudziem turisma uzņēmējiem nav savas mājaslapas, nemaz nerunājot par citām mūsdienu tehnoloģijām, kas atvieglotu saziņu ar turistiem, piemēram, web aplikācija. Tagad visi staigā ar telefonu. Tu izdomā, ka tev kaut kas vajadzīgs, ienāc, apskaties, brīvo vieta ir, uzreiz rezervē, viss gatavs. Tev nevajag neko domāt, neko meklēt, nekur zvanīt. Un es to stāstu uzņēmējiem, lai tas būtu tuvs viņiem arī, lai viņi saprastu, ka tas ir izdevīgi. Ievies dažādus modernos risinājumus savā turisma uzņēmumā, pašlaik ir iespēja ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, neieguldot pašiem ne centa. Šis grants no Eiropas Savienības ar LIA atbalstu, ja, ir divi veidi. Viens ir līdz 5000, tur līdzfinansējums ir 100%. Ja. Sanāk tā, ka mēs kopā rakstam projektu, ja, un tad, ja, piemēram, tur risinājums maksā līdz 5000, tad pēc tam atgriezīsies pilnībā visa summa. Otrs grants, otra iespēja, ja, ir līdzfinansējums 60%, tur jau, ja summa ir līdz 100 000. Ja, piemēram, ir kaut kāds liels risinājums, tur vairāk, protams, ražošana, bet jebkurā gadījumā, ja, ja jūsu projekts tur izmaksā, piemēram, tos pašus 100 000, ja, 50–60% līdzfinansējums jau arī tā kā, patīkami, saprotiet, ja? Tāpēc, un pieteikums, viss ir ļoti vienkārši, jūs pieteicāties,
Pie manis atnāk informācija, es jums atzvanu, mēs aprunājamies un projektu rakstu es. Jums pašiem nav neko jādara. Tas tā galvenā ideja ar to, ka jums nav jāraksta, nav jādomā, ko tur sarakstīt, kādus mērķus, kādus uzdevumus. Visu rakstu es, mēs ar jums aprunājamies un varam droši iesniegt projektu. Pasākuma laikā klātesošie iepazina jaunākos turismu piedāvājumus Daugavpils pilsētā, kā arī uzzināja par iespējām piesaistīt Eiropas finansējumu caur partnerību Kaimiņi savas turismu uzņēmēju darbības attīstībai un jaunu pakalpojumu ieviešanai.